Labdien! Mans vārds ir Juris Kalniņš, un es būšu tas, kas jums diktēs Jāņa Joņeva romāna Jelgava 94 romāna fragmentus. Vēl par šo Jāņa Joņeva romānu. Šis romāns iznācis 2013. gadā, iespējams, ka daudz no jums jau to ir lasījuši. Tas ir guvis lielu lasītāju kritiķu ievērību un saņēmis Eiropas Savienības literatūras balvu. Vēl īsumā par to, par kārtību, kā es darīšu savu darbu. Vispirms es nolasīšu visu tekstu, tad diktēšu pa vienam teikumam, to nolasot kopumā, pēc tam diktēšu pa fragmentiem un vēlreiz izlasīšu visu teikumu. Pēc diktāta uzrakstīšanas jums būs 3 minūtes laika pārlasīšanai, pēc tam es vēlreiz nolasīšu visu tekstu, un tad viss ir Dieva rokās. Nu ko, ķeramies pie darba, un lai mums visiem veicas. Jelgavā. Es pats labi zināju, kas esmu un kas ar mani ir noticis. Tas nebija maināms. Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs un visās redzēju zīmes. Logi, mākoņi, pretimnācēji, visi izturējās uzkrītoši parasti. Liels suns bez saimnieka gāja man pa priekšu, un es, protams, nevarēju paiet viņam garām. Man vajadzēja savaldīties, kad nonācis pie mērķa, sastapu savējos. Drīz mēs klusējot un neatskatoties, izklīdām uz visām pusēm. Iekaucās ģitāras skaļas, kā arī ļoti pazīstamas. Visi nesās uz skatuvi, un mēs veikli aizzināmies līdz pašai priekšai. Uz skatuvēja tuvākā sola aizvērtām acīm gulēja slavenais Joņevs, pilnībā pārcēlies sapņu valstī un tur droši vien baudīdams skolas gadu ainas. Līdz šim es biju tāds kā skolotājs Raudupītes mīlulītes un visai klasei liku komatus. Tas notika tā. Raudupīte lasa diktātu, noskaita teikumu vienreiz, tad otrais, lai pielec visiem. Otrā lasījumā pie katra komata uzsitu ar pildspalvu pa solu asu precīzu sitienu, un tūlīt visi ielika komatu. Kad Raudupīte lasīja vēlreiz visu diktātu, es atkal noklabināju komatus. Ne tik vien ar semikoliem, bet arī ar daudzpunktēm viņiem diemžēl bija jātiek galā pašiem. Es, Raudupītes priekšā jūsdams slepenu nodevēju prieku, domāju, ka skolotājām vispār nevajag būt pārāk labām. Urbis sagrāba mikrofonu ierēgdamies: "Sveiks Jelgavā!" Pats nezinot, viņš precīzi izkliedza vārdus, kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās, un šoreiz vārdi aizgāja tālu. Pašā puru malā kāds guļošais uzrāvās sēdus. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde. Jau pie Jelgavas, noteica mirušais strelnieks, un kārpījās ārā no zemes, un uzmetis plecā šauteni, aizpogājis šineli, ašā karavīra gaitā mezdamies trokšņa virzienā. Paskatījos pāri upei uz pili. Tā bija tik liela, ka šķita zvilnam nevis slejamies. Tikai vienā logā kaut kas tā kā spīdēja. Annas kundze, pils apkopēja un ilgstoša iedzīvotāja, man privātā sarunā bija atklājusi, ka pilī ir pilns ar spokiem, it īpaši 2. stāvā. Nu ko, sāksim. Jelgavā.
Es pats labi zināju, kas esmu un kas ar mani ir noticis. Es pats labi zināju, kas esmu un kas ar mani ir noticis. Es pats labi zināju, kas esmu un kas ar mani ir noticis. Tas nebija maināms. Tas nebija maināms. Tas nebija maināms. Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs un visās redzēju zīmes. Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs, un visā saredzēju zīmes. Un visā saredzēju zīmes. Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs un visā saredzēju zīmes. Logi, mākoņi, pretimnācēji, visi izturējās uzkrītoši parasti. Logi, mākoņi, pretimnācēji. Logi, mākoņi, pretimnācēji. Visi izturējās uzkrītoši parasti. Visi izturējās uzkrītoši parasti. Visi izturējās uzkrītoši parasti. Logi, mākoņi, pretimnācēji, visi izturējās uzkrītoši parasti. Liels suns bez saimnieka gāja man pa priekšu, un es, protams, nevarēju paiet viņam garām. Liels suns bez saimnieka gāja man pa priekšu. Liels suns bez saimnieka gāja man pa priekšu. Un es, protams, nevarēju paiet viņam garām. Nevarēju paiet viņam garām. Liels suns bez saimnieka gāja man pa priekšu, un es, protams, nevarēju paiet viņam garām. Man vajadzēja savaldīties, kad nonācis pie mērķa, sastapu savējos. Man vajadzēja savaldīties. Man vajadzēja savaldīties, kad nonācis pie mērķa, sastapu savējos. Sastapu savējos. Man vajadzēja savaldīties, kad nonācis pie mērķa, sastapu savējos. Jauna rindkopiņa, lūdzu.
Drīz mēs klusējot un neatskatoties izklīdām uz visām pusēm. Drīz mēs klusējot, un neatskatoties, izklīdām uz visām pusēm. Izklīdām uz visām pusēm. Drīz mēs klusējot un neatskatoties, izklīdām uz visām pusēm. Iekaucās ģitāras, skaļas, kā arī ļoti pazīstamas. Iekaucās ģitāras, skaļas, kā arī ļoti pazīstamas. Iekaucās ģitāras, skaļas, kā arī ļoti pazīstamas. Visi nesās uz skatuvi, un mēs veikli aizzināmies līdz pašai priekšai. Visi nesās uz skatuvi, un mēs veikli aizzināmies līdz pašai priekšai. Visi nesās uz skatuvi, un mēs veikli aizzināmies līdz pašai priekšai. Uz skatuvēja tuvākā sola, aizvērtām acīm gulēja slavenais Joņevs, pilnībā pārcēlies sapņu valstī un tur droši vien baudīdams skolas gadu ainas. Uz skatuvēja tuvākā sola, aizvērtām acīm gulēja slavenais Joņevs. Pilnībā pārcēlies sapņu valstī. Un tur droši vien baudīdams skolas gadu ainas. Uz skatuvēja tuvākā sola, aizvērtām acīm gulēja slavenais Joņevs, pilnībā pārcēlies sapņu valstī, un tur droši vien baudīdams skolas gadu ainas. Jauna rinkopa, lūdzu. Līdz šim es biju tāds kā skolotājs Raudupītes Mīlulītes un visai klasē liku komatus. Līdz šim es biju tāds kā skolotājs Raudupītes Mīlulītes. Līdz šim es biju tāds kā skolotājs Raudupītes Mīlulītes.
un visai klasei liku komatus. Un visai klasei liku komatus. Līdz šim es biju tāds kā skolotājs Raudupītes mīlulītis, un visai klasei liku komatus. Tas notika tā. Raudupīte lasa diktātu, noskaita teikumu vienreiz, tad otrais, lai pielec visiem. Tas notika tā. Raudupīte lasa diktātu. Raudupīte lasa diktātu. Noskaita teikumu vienreiz. Noskaita teikumu vienreiz. Tad otrreiz, lai pielec visiem. Tad otrreiz, lai pielec visiem. Tas notika tā. Raudupīte lasa diktātu, noskaita teikumu vienreiz, tad otrais, lai pielec visiem. Otrā lasījumā pie katra komata uzsitu ar pildspalvu pa solu asu precīzu sitienu, un tūlīt visi ielika komatu. Otrā lasījumā pie katra komata uzsitu ar pildspalvu pa solu asu precīzu sitienu. Pa solu asu precīzu sitienu. Un tūlīt visi ielika komatu. Un tūlīt visi ielika komatu. Otrā lasījumā pie katra komata uzsitu ar pildspalvu pa solu asu precīzu sitienu, un tūlīt visi ielika komatu. Kad Raudupīte lasīja vēlreiz visu diktātu, es atkal noklabināju komatus. Kad Raudupīte lasīja vēlreiz visu diktātu, es atkal noklabināju komatus. Kad Raudupīte lasīja vēlreiz visu diktātu, es atkal noklabināju komatus. Ne tik vien ar semikoliem, bet arī ar daudzpunktēm viņiem diemžēl bija jātiek galā pašiem. Ne tik vien ar semikoliem, bet arī ar daudzpunktēm, viņiem diemžēl bija jātiek galā pašiem. Ne tik vien ar semikoliem, bet arī ar daudzpunktēm, viņiem diemžēl bija jātiek galā pašiem. Es, Raudupītes priekšā jusdams slepenu nodevēju prieku, domāju, ka skolotājām vispār nevajag būt pārāk labām.
Es, Raudupītes priekšā jusdams slepenu nodevēja prieku. Es, Raudupītes priekšā jusdams slepenu nodevēja prieku. Domāju, ka skolotājām vispār nevajag būt pārāk labām. Vispār nevajag būt pārāk labām. Es, Raudupītes priekšā jusdams slepenu nodevēja prieku, domāju, ka skolotājām vispār nevajag būt pārāk labām. Jauna rindkopa lūdzu. Urbis sagrāba mikrofonu ierēgdamies. Sveiks Jelgavā! Urbis sagrāba mikrofonu ierēgdamies. Urbis kā instruments, bet šoreiz kā uzvārds. Iesauka. Urbis sagrāba mikrofonu ierēgdamies. Sveiks Jelgavā! Urbis sagrāba mikrofonu ierēgdamies. Sveiks Jelgavā! Pats nezinot, viņš precīzi izkliedz vārdus, kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās, un šoreiz vārdi aizgāja tālu. Pats nezinot, viņš precīzi izkliedz vārdus. Viņš precīzi izkliedz vārdus, kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās. Kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās. Un šoreiz vārdi aizgāja tālu. Un šoreiz vārdi aizgāja tālu. Pats nezinot, viņš precīzi izkliedza vārdus, kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās. Un šoreiz vārdi aizgāja tālu. Pašā purva malā kāds guļošais uzrāvās sēdus. Pašā purva malā kāds guļošais uzrāvās sēdus. Kāds guļošais uzrāvās sēdus. Pašā purva malā kāds guļošais uzrāvās sēdus. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde. Kanonāde. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde. Vēlreiz šis teikums. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde.
Jau pie Jelgavas noteica mirušais strelnieks un kārpījās ārā no zemes un uzmetis plecā šauteni, aizpogājis šineli, ašā karavīra gaitā mezdamies trokšņa virzienā. Jau pie Jelgavas. Jau pie Jelgavas noteica mirušais strelnieks, un kārpījās ārā no zemes. Un uzmetis plecā šauteni, aizpogājis šineli, ašā karavīra gaitā, mezdamies trokšņa virzienā. Jau pie Jelgavas noteica mirušais strelnieks un kārpījās ārā no zemes, un uzmetis plecā šauteni, aizpogājis šineli, ašā karavīra gaitā mezdamies trokšņa virzienā. Jauna rindkopa, lūdzu. Paskatījos pāri upei uz pili. Paskatījos pāri upei uz pili. Paskatījos pāri upei uz pili. Tā bija tik liela, ka šķita zvilnam, nevis slejamies. Tā bija tik liela, ka šķita zvilnam, nevis slejamies. Tā bija tik liela, ka šķita zvilnam, nevis slejamies. Tikai vienā logā kaut kas tā kā spīdēja. Tikai vienā logā kaut kas tā kā spīdēja. Tikai vienā logā kaut kas tā kā spīdēja. Annas kundze, pils apkopēja un ilgstoša iedzīvotāja, man privātā sarunā bija atklājusi, ka pilī ir pilns ar spokiem, it īpaši 2. stāvā. Annas kundze, pils apkopēja un ilgstoša iedzīvotāja. Man privātā sarunā bija atklājusi, ka pilī ir pilns ar spokiem. It īpaši
otrajā stāvā. It īpaši otrajā stāvā. Annas kundze, pils apkopēja un ilgstoša iedzīvotāja, man privātā sarunā bija atklājusi, ka pilī ir pilns ar spokiem, it īpaši otrajā stāvā. Nu, ko, draugi? Tas arī viss. Un tagad jums tiek dotas 3 minūtes pārbaudīt savu veikumu, un pēc 3 minūtēm es atkal nolasīšu visu darbu kopumā. Trīs minūtes ir pagājušas, un varat droši pildspalvas paturēt rokā. Un noklausāmies visu diktātu vēlreiz. Jelgavā. Es pats labi zināju, kas esmu un kas ar mani ir noticis. Tas nebija maināms. Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs un visās redzēju zīmes. Logi, mākoņi, pretimnācēji, visi izturējās uzkrītoši parasti. Liels suns bez saimnieka gāja man pa priekšu, un es, protams, nevarēju paiet viņam garām. Man vajadzēja savaldīties, kad nonācis pie mērķa, sastapu savējos. Drīz mēs klusējot un neatskatoties izklīdām uz visām pusēm. Iekaucās ģitāras,
skaļas kā arī ļoti pazīstamas. Visi nesās uz skatuvi, un mēs veikli aizzināmies līdz pašai priekšai. Uz skatuvēja tuvākā sola aizvērtām acīm gulēja slavenais Joņevs, pilnībā pārcēlies sapņu valstī, un tur droši vien baudīdams skolas gadu ainas. Līdz šim es biju tāds kā skolotājs Raudupītes mīlulītis, un visai klasē liku komatus. Tas notika tā. Raudupīte lasa diktātu, noskaita teikumu vienreiz, tad otrais, lai pielec visiem. Otrā lasījumā pie katra komata uzsitu ar pildspalvu pa solu asu precīzu sitienu, un tūlīt visi ielika komatu. Kad Raudupīte lasīja vēlreiz visu diktātu, es atkal noklabināju komatus. Ne tik vien ar semikoliem, bet arī ar daudzpunktiem viņiem diemžēl bija jātiek galā pašiem. Es, Raudupītes priekšā jusdams slepenu nodevēju prieku, domāju, ka skolotājām vispār nevajag būt pārāk labām. Urbis sagrāba mikrofonu ierāgdamies: "Sveiks Jelgavā!" Pats nezinot, viņš precīzi izkliedza vārdus, kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās, un šoreiz vārdi aizgāja tālu. Pašā purva malā kāds guļošais uzrāvās sēdus. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde. "Jau pie Jelgavas," noteica mirušais strēlnieks, un kārpījās ārā no zemes un uzmetis plecā šauteni, aizpogāja šineli, ašā karavīra gaitā mezdamies trokšņa virzienā. Paskatījos pāri upei uz pili. Tā bija tik liela, ka šķita zvilnam nevis slejamies. Tikai vienā logā kaut kas tā kā spīdēja. Annas kundze, pils apkopēja un ilgstoša iedzīvotāja, man privātā sarunā bija atklājusi, ka pilī ir pilns ar spokiem, it īpaši otrajā stāvā. Paldies! Es ceru, ka mēs visi veiksmīgi esam tikuši līdz laimīgām beigām.